Tad virtuālai braucieni. Virtuālai braucieni tad Bavā ir tiešām ļoti daudz. Kā mēs redzam, šeit ir pilnīgi visas pilsētas, kurās var kārtot CSDD eksāmenu. Pieņemsim, kur mēs ieejam Valmierā, un Valmierā mēs redzam, ka ir pilns saraksts ar virtuāliem braucieniem. Tad šeit mēs varam trenēties grūtākos krustojumus, grūtākās vietas, dažādas situācijas. Tad redzam spēlēt šo virtuālo braucienu. Mums ik pa laikam izliks jautājums. Šajā gadījumā līmenis ir uzlikts profesionāls. Tas nozīmē to, ka mums ir tikai 10 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu. Ja mēs neatbildam, video turpinās automātiski un tā skaitīsies mums kā kļūda. Šādā veidā tad mēs varam izbraukāt visas pilsētas. Rīgā ir ļoti daudz virtuālajie braucieni un kopumā šobrīd jau ir 180 virtuālajie braucieni. Un esam safilmējuši vēl vairāk kā 50 jaunus, kas šobrīd pa ziemas sezonu